Kas ir cietvielu relēji un kur tie tiek izmantoti? Vai esi kādreiz aizdomājies, kā tik niecīgs, gandrīz nemanāms elektriskais signāls spēj ieslēgt milzīgu motoru vai uzsildīt industriālu krāsni, kas patērē tūkstošiem vatu, un tu pat nedzirdi ne mazāko klikšķi? Kā ir iespējams vadīt smagas iekārtas ar tādu pašu precizitāti, kā datorā tiek apstrādāts peles klikšķis, bet tā, ka neviena fiziska detaļa slēdzī nepārvietojas? Šodienas video mēs iedziļināsimies cietvielu relēju pasaulē, kas pazīstama ar saīsinājumu SSR, no angļu valodas Solid State Relay. Ja jūs jebkad esat atvērs vecu elektrisko paneli, jūs droši vien esat dzirdējis to raksturīgo klikšķi katru reizi, kad iedegās gaisma vai iedarbojas motors. Bet kāpēc šī skaņa pazūd no rūpnīcām un mūsdienu ierīcēm? Kas ir mainījies veidā, kā mēs pārvaldām elektrību, lai mēs varētu atteikties no kustīgajām detaļām? Lai to saprastu, mums jāsaprot, ka inženierija pastāvīgi tiecas pēc efektivitātes un izturības, un cietvielu relējs ir šīs attīstības virsotne jaudas vadībā. Bet pirms mēs runājam par mūsdienu tehnoloģijām, vai tu zini, kad šis stāsts sākās? Lai cik neticam tas arī nešķistu, lai gan tas izklausās pēc nākotnes tehnoloģijas, cietvielu relēji tika izgudroti 1971. gadā uzņēmumā Cridon Controls. Tajā laikā pasaule gandrīz pilnībā bija atkarīga no elektromehāniskiem relējiem, kas darbojas kā slēdži, kurus darbina elektromagnēts. Iedomājieties mazu spoli, kas saņem enerģiju, rada magnētisko lauku un pievelk metāla sviru, lai aizvērtu kontaktu. Ļoti vienkārši, vai ne? Bet ja es tev teiktu, ka šī fiziskā kustība, lai cik maz tā arī būtu, ir lielākais elektriskās sistēmas ilgmūžības ienaidnieks? Tieši lai novērstu šo kļūmes punktu, Cridon inženieri meklēja risinājumu, kas balstīts tikai uz pusvadītājiem. Lielais jautājums, kas tagad rodas, ir: ja nav fizisks svīras, kas kustas, kā relējs spēj aizvērt ķēdi un ļaut strāvai plūst? Atbilde slēpjas pusvadītāju fizikā. Atšķirībā no tradicionālā relēja, SSR izmanto tādas sastāvdaļas kā triaki, tiristori vai mosfeti. Iedomājieties šīs sastāvdaļas kā elektroniskus vārtus, kas atverās tikai tad, kad saņem ļoti specifisku komandu. Bet šeit parādās aizraujoša inženierijas detaļa. Kā nodrošināt, ka augstspriegums, kur mēs kontrolējam, neatgriežas atpakaļ datorā vai sensorā, kas sūta komandu? Ja būtu tiešs fizisks savienojums, īss savienojums slodzē, varētu acu mirklī sabojāt visu vadības elektroniku. Tad kā inženieri atrisinās šo drošības problēmu? Risinājums ir elegants un izmanto gaismu kā ziņnesi, izmantojot komponentu, ko sauc par optoizolatoru. Cietvielu relējā mazjaudas signāls, kas nāk no jūsu kontroliera, iededz nelielu iekšējo LED. Otrā pusē, tajā pašā korpusā, atrodas gaismas jutīgs sensors, kas uztver šo gaismu un to konstatējot ļauj galvenajai strāvai plūst caur jaudas pusvadītājiem. Nav vadu, kas savieno ieju ar izeju, tikai gaismas stars, kas šķērso nelielu attālumu. Tas rada to, ko mēs saucam par galvanisko izolāciju. Tāpēc jūs varat droši vadīt 220 voltu sildītāju ar vairākiem tūkstošiem vatu jaudu, izmantojot tikai 5 voltu USB pieslēgvietas enerģiju. Vai jūs varat iedomāties, kādu aizsardzības līmeni tas nodrošina automatizācijas sistēmām? Tagad jūs droši vien jautājat, ja SSR ir tik lielisks, kāpēc mēs joprojām izmantojam vecos relējus ar klikšķa troksni? Lai to saprastu, mums jāsalīdzina abas tehnoloģijas. Elektromehāniskais relējs ir kā Volkswagen vabole. Izturīgs, lēts un viegli saprotams, taču tas cieš no novietojuma. Katru reizi, kad metāla kontakti saskars vai atdalās, rodas neliela dzirkstele, ko sauc par elektrisko loku. Laika gaitā šī dzirkstele apdedzina metālu, palielina pretestību un galu galā sametina kontaktus vai neļauj strāvai plūst cauri. Savukārt cietvielu relējs, jo tam nav kustīgu detaļu, nerada dzirksteles, nepakļaujas mehāniskam nolietojumam un var ieslēgties un izslēgties miljoniem reižu, nezaudējot veiktspēju. Bet vai tas ir ideāls visos gadījumos?
Būtisks aspekts, kas mums jāsaprot, ir energoefektivitāte un siltums. Cietvielu relējos pusvadītāji rada nelielu pretestību elektrības plūsmai. Lai gan tā ir neliela, kad caur to plūst liela strāba, šī pretestība rada siltumu. Tāpēc, ja jūs rūpnīcā novērojat SSR, tas gandrīz vienmēr būs uzstādīts uz alumīnija detaļas ar daudzām ribām, ko sauc par radiatoru. Bez šīs siltuma izkliedētāja komponents varētu pārkarst un sabojāties. Tātad, kamēr elektromehāniskais relejs ir ierobežots ar ātrumu un nolietojumu, cietvielu relēja galvenokārt ierobežotā spēja izkliedēt siltumu. Tagad, kuru no šiem ierobežojumiem, tavuprāt, ir vieglāk pārvaldīt inženiertehniskā projektā? Ir dažādi SSR modeļu veidi dažādām vajadzībām, un pareizā izvēle ir ļoti svarīga. Ir maiņstrāvas modeļi, kuros maiņstrāvas signāls kontrolē arī maiņstrāvas slodzi. Līdzstrāvas modeļi, kas ir ideāli piemēroti bateriju sistēmām un digitālajai elektronikai, kā arī maiņstrāvas līdzstrāvas modeļi. Turklāt dažiem SSR ir lieliska īpašība, ko sauc par nulles šķērsošanu, jeb zero cross. Iedomājieties, ka maiņstrāvas vilnis paceļās un krīt 60 reizes sekundē. Cietvielu un viedais relejs gaida tieši to brīdi, kad spriegums šķērso nulles punktu, lai ieslēgtu slodzi. Tas novērš enerģijas pārspriegumus un elektromagnētiskos traucējumus, kas varētu traucēt citām ierīcēm. Vai esat pamanījis, kā dažas gaismas mirgo vai ierīces rada troksni, kad tuvumā ieslēdzās motors? SSR ar nulles šķērsošanu gandrīz pilnībā novērš šo problēmu. Un kur mēs praksē redzam šīs sastāvdaļas? To pielietojums ir ļoti plašs un tie ir tev tuvāk nekā tu domā. Rūpniecībā tie ir būtiski krāšņu un plastmasas iesmidzināšanas iekārtu temperatūras kontrolē. Tā kā šie procesi prasa, lai sildavmēns pastāvīgi ieslēdzās un izslēdzās, lai uzturētu precīzu temperatūru, mehāniskais relejs kalpotu tikai dažas dienas pirms tas salūstu, kamēr SSR darbojas gadiem ilgi. Mājas automatizācijā tie ļauj regulēt lampu spilgtumu vienmērīgi un klusi. Pat augstas precizitātes 3D printeros tiek izmantoti cietvielu releji, lai kontrolētu galda sildīšanu, nodrošinot, ka temperatūra drukāšanas laikā nesvārstās ne par 1 grādu. Bez šī reakcijas ātruma tāda precizitāte, kāda mums ir šodien ražošanā, nebūtu iespējama. Es iegādājos šo cietvielu releju, lai kontrolētu elektrisko sildītāju, un man bija nepieciešams, lai tas būtu izturīgs, spētu ieslēgties un izslēgties vienmērīgi visas mājas automatizācijas nolūkos. Tas ir tā, it kā es gribētu ieslēgt un izslēgt elektrisko dušas sildītāju ar mobilo tālruni. Daudz ieteica izmantot citu ierīci, ko sauc par kontaktoru. Bet tāpat kā parastais relejs, arī tas izmanto elektromehānisku sistēmu. Un šī sistēma beigās nodedzināja manu automatizācijas sistēmu, kas bija ļoti jutīga pret ieslēgšanu un izslēgšanu. Drošības ziņā cietvielu relejs piedāvā nepārspējamas priekšrocības bīstamās vidēs. Tā kā nav iekšēji dzirksteļi, tie ir ideāli izmantojami vietās, kur ir uzliesmojoša gāzu vai degoša putekļa klātbūtne, kur jebkura parasta releja dzirkstele varētu izraisīt sprādzienu. Turklāt klusā darbība ir milzīga priekšrocība slimnīcās, ierakstu studijās vai birojos, kur pastāvīga klikšķu skaņa būtu nepieņemams traucēklis. Ja tu esi ticis līdz šai vietai un tev patika video, noteikti abonē kanālu, ja vēl neesi abonējis. Nospiedi patīk un ieslēdz paziņojumu zvaniņu. Un, ja tev šķiet, ka mūsu saturs ir interesants, apsver iespēju kļūt par biedru, lai palīdzētu mums turpināt veidot saturu šajā platformā un tikt pieminētam mūsu video. Un, ja tu esi ziņkārīgs uzzināt vairāk par kursiem, kurus mēs iesakām, izmanto QR kodu šeit blakus vai saiti video aprakstā, lai iegūtu piekļuvi dažādām iespējām attīstīt prasmes, kas dos priekšrocības tavā karjerā. Un vai tu jau zināji atšķirību starp parasto releju un cietvielu releju? Vai tev jau ir bijušas problēmas ar ierīcēm, kas pārstāja darboties mehāniskā releja nolietojuma dēļ? Atstāj komentāros savu pieredzi, vai arī, ja esi redzējis šādus milzīgus radiatorus kādā iekārtā, kas izmanto SSR, šeit blakus ir 2 interesantu video iespējas, kuras tev noteikti jānoskatās, lai paplašinātu savas zināšanas un apmierinātu savu ziņkāri. Un, ja vēlies atbalstīt mūs, nospied patīk, abonē kanālu, ieslēdz zvaniņu un apsver iespēju kļūt par kanāla biedru. Tālūk, inženierijas cienītāji, liels sveiciens un tiekamies nākamajā video!